Šitā te es esmu dabūjis somas. Te man ir tukšs. Un tur man tāpat pilns ar absolūti nevajadzīgiem krāmiem. Oriģināli šim mocim lampas nāk šeit. Pagrieziena lampas es pārcēlu šeit, lai somas var uzlikt. Paldies, Honda. Tas bija ļoti vērtīgi. Darbiņš, ko man nevajadzēja. Bet man liekas, izskatās normāli, izskatās diezgan stokā. Visi marksisti, ļeņinisti un cionisti paliek mājās. Es braucu pabraukāties. Galīgi nav nejausmas, kur es esmu, bet iestājās tāds sagurums. Es uzliku modinātāju uz 9 no rīta, tad pārliku uz 10. Pamodos 11 un bišķi pirms 1 izbraucu. Tagad ir 4. Šausmīgi sagribējās brokastis. Bagetaisu, kumpisu, sīris un ačiju un šitas viss. Man ir palicis braukt 10 minūtes, bet tāds bezs vairs nevaru. Bišķiņ tāda tirpoņa, es ar šito mocu tik daudz nebiju nobraucis vienā reizē. Tāda tirpoņa pirkstos, acīm redzot, kaut kādas vibrācijas ir. Kāpēc es to tā stāstu? Tāpēc, ka tas nav ceļojuma motocikls. Nevienu brīdi viņš ir, es nezinu, kam viņš ir domāts, tas ir vienkārši mocis sirdī. Bet grūti aprakstīt, cik nenormāli forši. Tāds prieks. Es saguru. Tas viegls izskatās pabaiss. Gan jau, ka nogurums. Es ļoti gribu pastaigāt. Es negribu vairs pat drusciņu piedarbināt moci. Šitā saucās Mariupole. Un tās Mariupoles un tā tālāk pasaulē šausmīgi daudz. Kaut kas ir Ukrainā, kaut kas ir Polijā, kaut kas ir Latvijā un kaut kas ir Lietuvā. Es esmu tajā, kas ir Lietuvā. Atbraucu forši, salīdzinoši viegli. Un tas ir kaut kādi, ja nemaldos, 400 km. Un priekš braukšanas, kur es braucu, man liekas, 5 stundas. Kaut kur tā varētu būt. Šitas aizpampušās mūs vēl ir diezgan labi. Beidzot, kaut kas druski savādāks. Es dzīvoju tur uz priekšu, 400 metrus. Pagalau, šitas točni ir par mūsu tēmu, par elektroniku. Žilina, viešbutis, hotelis. Viesnīca, ārkārtīgi jauka, pieņemšanā jauka meitene. Acīm redzot, kaut kādi turisti paliek, turisti. Es dzīvoju pašā pirmajā stāvā. Man liekas, ka vai tas ir man logi. Es prasīju pirmo stāvu, tāpēc, ka ja ugunsgrēka evakuācija, es varu nosisties krītot no 2. stāva. Pulkstens ir gan iz 8. Tikai līdz 8 tirgo ēdienus, attiecīgi es šo to iepirku. Es vienmēr sev gribēju komplektiņu ar dakšiņu un karoti, īsti dzels maziņa, ar lauviņu un lapsiņu. Šis ir interesants, redzēji, Latomatina tomato eli. Viņš ir ražots Ukrainā un man vienkārši liekas, ka ir vajadzīgs atbalstīt, jo šobrīd tomātiem ir visgrūtākais augusts. Viņiem nav viegli šobrīd, tas ir pats laiks, kad viņi cenšas visvairāk un ir jāatbalsta tomāti. Pilnīgi noteikti, ēdamais ir par daudz. Tas esmu viens staigājošs ķirbis. Man bija ideja rīt aizšaut uz Gdaņsku, bet lielākā problēma, ka rīt ir sestdiena. Un no sestdienas uz svētdienu Gdaņskā viesnīcas lētākā tikko paskatījos 230 eiro. Mans budžets viesnīcām ir 45 eiro. Es negribu maksāt vairāk, principiāli, tad es palieku mežā. Es paņēmu viesnīcu kaut kur pavisam vistuvāk tai Kaļiņingradai. Man ir ideja aizbraukt uz turieni, tas jau būs 330 km. Aizbraukt uz turieni, paskatīties. Gan jau, ka tur nekur netikšu klāt, bet tā ir tāda nekuriena. Es skatījos, tā viesnīca izskatās pēc garāžas, kas ir štruns. Bet pēc tam es norezervēju viesnīcu Gdaņskā par 50 eiro, jo tas būs no svētdienas uz pirmdienu. Man sanāks mazāks attālums braukt, kas nav vispār problēma, nemaz. Šī pilsēta ir interesanta ar to, ka viņi ir mēģinājuši atšķirties no pārējām mazajām Lietuvas pilsētām, mazajām, viņi nav baigi mazā. Atšķirties ar to, ka viņiem ir tie mureāļi, sienas ir apgleznotas. Un te ir gan lietuviski, bet vesels saraksts, kartīte
ar šiem te sienu zīmējumiem. Man patīk sienu zīmējumi. Bet morāli, ja tu aizmūc no sabiedrības, Toms Krūss pēkšņi runā lietuviski. Jā, man čoms iedeva kardo to ausi, varētu saslēgties ar mobli. Protams, ka es viņu aizmirstu mājās. Ko es vēl aizmirstu mājās? Man nav zobburste. Jūs esat ar ziepēm un salveti mazgājuši zobus. Es nezinu, kā būs. Iedomājies, te pie televizora es atradu mazu vadiņu. Tas ir šis mikro USB. Un es esmu paņēmis man ir tāds vecs GoPro 4, un es paņēmu līdzi viņa akumulators un tādu kastīti. Un es domāju, es tajā kastītē iespraudīšu USB. Tur izrādās vajag mikro USB. Man nebija kā viņu uzlādēt. Un tev uz galda mētājās. Varbūt rīt pat sanāks ierakstīt nedaudz kaut kādu braucienu daļu. Brazīļu nazis. Made in Brazil, Tramontīna. Sveicināti. Ēršķi Lauris. Brīnišķīgi. Tagad jābrauc tālāk. Pulkstens ir 10:30. Man 11 bija jāizvācās. Kāpēc es jums ieteiktu, ja braucam mocis šādas vai līdzīgas somas? Tāpēc, ka tu gribi pa dienu šo kasti tukšu. Tu gribi tur ķīveri iemest, visu kaut ko. Man vajag Laisvas gatava 10, un šeit ir 14. Cik smuka pilsētiņa. Bet ir ļoti, ļoti silti, gribās šortus. Pasties. Tas laikam, tas nav mazais princis? Nē, tas ir kaķis. Un re, kur ir Zigijs. Es gāju pēc Zigija. Šos te zīmējumus, mureāļus vai kā viņi saucās, es nezinu īsti pareizi. Es nezinu, ar ko atšķirās sienu gleznojums no mureāļa. Viņus zīmēja dažādu pasaules valstu mākslinieki. Šis nav Lietuvas projekts, te ir visādi, skaties, šo ir zīmējis Will Tether. Tā laikam viņš izrunātos 24. gadā. Zini, tāda sajūta, tā kaut kādās Cēsīs vai Kuldīgā, kur ir tādas mazās ieliņas. Vienīgais ēkas nav vecas, viņas nav, nevis tas, ka nenojātas, bet viņas nav, varbūt viņas ir baigi restaurētas, skaties, tie jumti it kā veci, bet viņas visas izskatās tādas modernas. Šis, protams, bija jāredz dziedātāji no 5. elementa un Xenomorphs. Šis ir interesants efekts. Koks priekšā, uz saules pusi negrib iet, bet atgādina celteno zemūdeni. Šo es meklēju. Pilsētiņai ir viena neliela problēma. Redzi, mašīnas brauc. Cilvēki, kur? Es paskatījos uzrakstus uz durvīm. Nē, viņi vienkārši neviens sestdienās nestrādā. Atskaitot puķu tirgu. Jociņš, spociņš, rekur ir bānis. Es braucu kādi 80 km. Un apmēram ik pēc 10, 15 ir benzīntanks. Un visi ir ceļa tajā pusē.
Es tad palikšu bez. Pasties uz debesīm. Bet jā, man aiz muguras benzīntanks. Tur ar zinekļu tīkliem ir apaugušas tās pistoles. Fantastiska maza pilsētiņa. Tur ir beigušies cepelīni. Es īsti nesaprotu, kā tu vari bez cepelīniem, bet es paņēmu koldūnai, kas laikam ir pelmeņi ar kraukšķīšiem pa virsu. Ir 26 grādi. Es te tā vai no ātri braucu, bet vai arī pa ēnu, tikai pa ēnu dzīvojos. Tāpēc es tusēju šitādā, tāpēc es esmu tādā vietiņā, kur tādi šitie lietusardziņi. Pelmeņi. Tas bānis arī interesants ar to, ka viņš izrāva mobilinu lādēšanās vādu. Viņš nolocīja GoPro. Tās lietas nav paredzētas šādiem ātrumiem. Un arī es neesmu paredzēts šādiem ātrumiem. Man nepatīk, purina nenormāli, vējš ir dramatisks. Un blakus visam tam bānim iet otrs ceļš. Tas ir Granteni. Ja man pa bāni ir 3 stundas, tad pa Granteni man būs aizparīt. Esmu pilnīgā absolūtā eiforijā. Es nobraucu kādu pusotru stundu pa bāni. Man likās ceļojums ir sūds. Un pēkšņi sākās ļoti, ļoti lēnām uz 50. Tādi, es zinu, kā nevelti jau Poliju, it sevišķi šo pilsētiņu, Grabņica, sauc par mazo Šveici. Tas ir tik forši, beidzot sākās ceļojums, beidzot sākās mazie šitādi celiņi, kur tu uz 70, 80 vai dažreiz uz 30 bubini un šādā ātrumā, un visur ir skati, un brauc ar ķiveri vaļā. Šis ir pirmais brīdis, ceļojumā otrā diena, kad es pēkšņi saprotu, kāpēc es šurp atbraucu. Kāpēc es vispār kaut kur braucu? Vienkārši ir smuki, es vienkārši braucu un skatos. Tagad es mēģināšu to GoPro pieslēgt. Es baigi ceru, ka man teorētiski esot jābrauc vēl 2 stundas, es baigi ceru, ka man tās 2 stundas būs šitādas. Super. Tie mazie celiņi forši, bet kartē ir jāskatās. Kā tas idiots man aizved uz Grunteni. Un tā Grunteni būs kaut kāds 60 km. Bet nē, es redzu, ir viens tālāks ceļš, bišķiņ tālāk, bet ne. Tas būs pa asfaltu, aizmirst. Es nebraukšu pa Grunteni. Sāk domāt, vai man gribās viss šīs siltās jakas. Nu ir viss, nu ir nāve. Es braucu bez jakas, es jūtu taču šāviens pa plecu. Skaties, ja tu brauc bez jakas, ir bīstamāk. Jā, bet ja tu brauc ar jaku, cukuru diabēts. Kaut kas lidoja, es jūtu cirtienu pa plecu. Baigi sāk sāpēt. Es zinu, kas tas ir. Tas ir tāds rajas. Viņa sapēta to dabas pētnieku. Viņām aizmugurē ir tāds Viņa acīm redzot ir lekus pār ceļam. Man nav nekādas alerģijas. Baigi sāpīgi. Bet zini kā, man ir doma, ka vai kārtīgi saspaidīt, lai rīt ir biceps. Es ieradīšos pilsētā ar biceps. Tāpatās es nebraukšu ar jaku. Es saku, tad ir... Kas? Tad ir piparu diabēts, cinga un šitas viss. Ir pa karstu 29 grādi. Tas ir lidlauks. Polijā, mežā ar bruģētu ceļu. Īzes bruģis. Tāds te. Bet man jābrauc tālāk. Atbrauc uz pilsētu. Kaut kādu. Un visi kāp tur augšā.
Man pietrūkst sievas, kuri vienmēr visu zina un norganizē. Es tagad vienkārši randomā vazājos. Es redzu, ka tur ir pils. Tur kaut kāds tingels augšā. Izklaide, kaut kāds brauciens. Man jau interesē tikai kultūra vēsture. Navigāciju. Pēc GPS 8, 9, tas ir šis te mazais cipars šeit. Atkal 8. Nu, es braucu no 8 līdz 9 km/h. Tur vien brīdi bija pat 10. Jā. Skaties, kur es esmu atbraucis. Skaties, ir kā My Ninja, nē, bet kaut kas tur mazgā to. Čipa benzīntanks. Milo. Es domāju, ka viesnīca Mīļi. Nē, viesnīca Ziepaši. Ka ir maz viesnīca. Neviens nerunā angliski. Kaut kāds barīgi prasājis, ka runāja krieviski, es saku jā. Un viņš man izskaidro tiekšā. Pamanīs, ka man ir svētku puķēnais krekls. Zandelītes. Tas ir tik nenormāli forši. Pēc visas dienas uz moča ieiet vēsā dušā, nomazgāties. Es domāju, kāpēc keks nerāda pagriezienus. Tāpēc, ka rančiks te īstais. Skaties, es pieeju pa kaut kādam mistiskām durvīm. Kaut kas redz, protams. Tā būs. Kopēja virtuve nedrīkst smēķēt. Bet pasties, te viss paliek labi. Nepārāk patika doma mocs atstāt pašā benzīntanka priekšā, kad pretī ir bloķens, bet, braukšu sabiedrisko mājās. Tas smird tā, ka pēc sviedriem un slapiem man kā kāds būtu mazgājies, bet problēma ir tajā, ka es biju sasvīdis smirdīgs un es te mazgājos. Vānas sistēma gan īsti perfekta. Šitā viesnīcē bija 8,3 IMDb, bet bookinga atsauksmes. Viss ir foršs, viss ir savākts, viss ir tīrs. Ķipa purčiks. Un tur apakšā otrā pusē aiz mājas uz ielu stāv mans mopēds. Es nopirku dzērienus un ēdienus. Es neesmu baigi izsalcis, sēdu tos pelmeņus pa dienu un joprojām neesmu pilnīgā badā. Es šausmīgi gribās augstu aliņu. Kāpēc es nopirku šito un šo? Tāpēc, ka šie iepakojumi bija leduskapī. Man pilnīgi vienalga, kāda viņi pēc sastāva. Sagurs esmu intensīvi. Man īstenībā pat bišķiņ vienalga, kā te būs un kas te būs. Tāpēc, ka es vienkārši šitas ir stopgaps. Kā es teicu, es gribu uz Gdaņsku. Un Gdaņskā es paņēmu istabu smukā vietā, īstā viesnīcā, kas tur man čekus sūtīja un kaut ko tur rakstīja un gribēja no manis. Šis ir tikai pusceļš, un es baigi priecīgs esmu, tāpēc, ka skaties, tā Gdaņska uz šodienu būtu bijusi 200 kaut cik eiro. Es par rītdienu Gdaņskā samaksāju 50 eiro, un par šito es samaksāju 45 eiro kaut kas tāds. Bet es līdz šienai gan visu dienu braucu.
Tāpēc, ka es jau gribēju paskatīties lietas. 300 km, ja pa mazām pilsētām Polijā, tā ir visa diena. Es negribētu vienā dienā tikt no tās, es neatceros Lietuvā tās pilsētiņas foršās, no viņas es negribētu līdz Gdaņskai. Varbūt būtu vieglāk, jo tad man nebūtu jābrauc nost no Bāņu un jāiebrauc šeit, bet atkal ceļš līdz šejienei, viņš bija ļoti grūts, ļoti mokošs, bet man viņš patika daudz labāk. Kas bija problēma? Ka 5 minūtes pirms atbraukt uz šejieni, man nosprāga telefons un powerbanka bija beigusies. Es pēdējais, viņš jau nespīd ekrāns, es ātri iegāju e-pastā, paskatījos, kāds ir nosaukums, iegaumēju, ielēju un adresēju viesnīcai. Tad ātri atzūmoju karti, paskatījos tieši, kā man jābrauc, es galvā iefiksēju, tur tas pagrieziens, tas, un telefons nosprāga. Es iebraucu šeit reģistratūrā, bija uzrakstīts, reģistratūra ir benzīntākā, es iegāju iekšā, viss bija kārtībā, bet ja viņi man teiktu, parāda man kaut kādu apliecinu, kaut ko uz mobili, visas nevar mobilizē nosprādes. Vajag afēri īstenībā, obligāti vajag ceļojumos, lai mocis var lādēt mobili. Šis nav variants. Powerbanks, pēc 5. Man ir šausmīgi labs garastāvoklis, un īpaši tas ir forši, ka man ir tāds Artūrs, retro Artūrs čoms, viņš teica, kad tu ceļo šitos garos gabalus, tad to moci iemācies līdz ārprātam. Man liekas, tagad, ja es grozu uz stūri, es jau čiloju uz tā moču. Vienīgais, kas ir problēma, man ir draugi, Renārs, Regnārs, kas brauc baigos gabalus. Viņiem braukt patīk. Man patīk braukt ar moci. Iedomājies, spilgts piemērs, tev patīk slidot. Forši, man patīk slidot, tev patīk slidot, citiem patīk slidot. Aizbraucam uz lidiņu paslidot. Paslidot 2,5 stundas. Paslidos 100 km. Uzreiz paliek viss pilnīgi savādāk. Cita tā štēle. Šie meža cēliņi, tur tā, ir ļoti forši. Ir baigais prieks pa viņiem braukt. Iedomājies, ka tu brauc pa tādām Siguldas lejām. Nenormāli krūta. Iesaku visiem. Tas ir kolosālākais kolosālums. Super vienkārši. Bet tad, kad tu navigācijā redzi vēl 2 stundas 40 minūtes, tad tas pagriezieniņš neliekas tik foršs. Ir siltais ūdens, ir kaut kāds tur šampūnveidīgais ar ziepes. Es taču atkal zobbirstu nenopirku. Bet tas, ko es gribēju teikt. Ja gultas ir ērtas un viss ir smuki un viss ir izremontēts, viss ir skaisti, numuriņš ir foršs un atsauksmes ir brīnišķīgs un personāls ir lielisks, bet tas ir benzīntanks. Ir tāds teiciens, ja kotletes ir no īstas gaļas, dakšas drīkst nebūt no īstas sudraba. Paklau, bet es taču esmu benzīntankā, viņiem taču būs zobdirst un zobpast, ne? Aiziešu pastīties. Labākais kantors vispār. Apmēram pusstundu man likās skaļi, bet es gulēju kā klucis. Mocis ir palicis uz ielas. Mocis nav nospērts. Es redzu, ka nekas nav apgramstīts. Es sagriezu stūri, kā viņa būtu saslēgta. Un viegli noskrūvējamais un noņemamais navigācijas stiprinājums arī nav nospērts. Ideāli izgulējos, bet bija baigi skaļi. Pirmkārt, te ir skaļi. Gopņika rajons ir taisna trasa. Bet otrais tas, ka es baigi laicīgi gulēt aizgāju. Redzi, ja tu pastīsies manus konsoļu video, es izskatos 10 gadu jaunāks. Es esmu saguris. Šī brauciens, viņš nav viegls, viņš ir karsti. Ja jums kādreiz gadās šeit palikt, ja jūs esat veči ar močiem, vispār īzī nav problēma. Brīnišķīgi numuriņi, viss ir brīnišķīgi. Ar bērniem un ģimeni? Nē. Pie loga vaļā vasarā ļoti, ļoti skaļi. Lai gan lietus. Vai arī iespējams viņš tikai braucot liekas, ka ir. Ja iet ar kājām, vispār liktos, ka nelīst. Rekur, Polijā es jau vairākās vietās esmu redzējis šādus skatus. Tas ir parasts dīķis, laikam, bet viņš izskatās. Man uzreiz nāk prātā videospēles par seniem laikiem. Un iedomājies tur iekšā, tie taču ir gulbi, vai ne?
Interesanti, šidādi šoseis. Automobīļi velk nenormāli. Moči ne visi baigi velk. Asfalts, kā spogulis. Un viņos ir tāda, redzēja, ko var redzēt tādas zīmītes. Ik pa kilometram, pusotram šidādi te. Tas nozīmē, ka te ir tāda kabata. Es tikko ierados Gdaņskā, kas ir izrādās drausmīgi industriāla pilsēta. Un es braucu ar tādam tunelim. Bet šeit es piestāju pirmkārt tāpēc, ka starp citu ir silti. Viss puskliks tagad, tas es braucu nosauc. Līdz šienai bija augsti. Braukt pie augsti, tev lielā ātrumā brauc pa... Šis ir iespaidīgi. Dzīvē baigi liels. Laikam, liels, es neesmu vienkārši pieredzis. Stadioni jau, man liekas, vispār baigi mazie nevar būt. Ko, atvaļinājums var sākties. Kur mana viesnīca. Forši mazieliņa. Kur es noparkoju moci. Vai es apmaldīšos? Pilnīgi noteikti. Man ir mobilis un powerbank. Es gribu atrast kaut ko līdzīgu Vecpilsētai, bet skaties, tur ir baznīcas tornis. Tātad tur kaut kur arī ir. Un absolūti obligāti vajag ēst. Vāks. Es laikam eju pareizā virzienā. Paskaties, cik smuki. Bet stulbais Lauri, tu taču zini, jo tu iesi tālāk tajā virzienā, jo ēst būs dārgāk. Un tu pēc tam vaidēsi, ka drausmīgi daudz naudas izmeti. Nē. Redzi, ja tu esi viens bez ģimenes, tad drīkst ēst dārgi. Klausies, bet konceptuāli. Praktiskais latvietis. Tu zini, ka Skurstenis ir karsts. Tu pirmo stāvu kurini un viena siena visiem pārējiem 8 stāviem ir silta. Nenormāli eksotiski. Tas mājas izskatās kaut kāds savādākas. Man patīk šeit. Bet atkal skaties šāds un tad šāds. Nezinu. Bišķi var dzirdēt, ja vilciens iet. Mana mikro istaba. Ideāli. Man neko vairāk nevajag. Savu vannas istabu, tas ir galvenais, tur var pasēdēt. Es bišķiņ pastaigāju un es sapratu, ka es esmu diezgan tālu no centra. Un otrais, man rītīgi beidzas pulvers, ir 2:30. Izdzeršu vienu mazo spēka dzērienu. Uzlikšu mobilu lādēties līdz 100%, drusiņu pusstundu atpūtīšos un braukšu uz centru ar moci. Es sapratu, ka es esmu no centra kādi 2,5 kilometri. It kā ar kājām esot 40 minūtes, bet man jau nav uzdevums 40 minūtes aiziet līdz centram. Es gribu būt centrā un tur vazāties, pat ne 40, bet vairākas stundas. Iespējams, tur arī paēst un izbaudīt un apskatīties. Es jau gribu redzēt to Gdaņsku nevis. Ja es esmu šeit ar moci, tad izmantošu to, ka šeit esmu ar moci. Neko nav padarīt. Un iesmērējuši, vēl vienam džekam iesmērējuši lielāku velosipēdu ar motors sanācis. Un kā ir, tā ir. Labi. Pabrauca garām policija. Neko ķipa neteica. Labi. Centrā noparkoties ir vaiprāts un braukt vēl vaiprātīgāk. Merkūrija hotels zvanīja tikko. Ir tas šiekur, kas dzīvo šādā. Vai tur, otrajā stāvā. Bet baigi daudz purnu. Un visi kaut kur iet. Un maz ūdens. Es esmu atpēries. Fucking hell. Es īstenībā nezinu, vai tas ir tas, ko es gribēju. Vāc. Moška prom. Kidalova un Gopata.
Arhitektūra ir fantastiska, bet kādi te pomāri. Tāda sajūta drusciņi 90. joprojām slāna. Tiešām tik garšīgi. Šī saucās vecā Gdaņskas dvēseles māja. Es teikšu tā nopauzēšu, un tu padomā par dvēseli. Visur, kur skaties, visur vecrīga. Ej nos, forši, rītīgi forši un smuki. Bet, zini, tas vecais joks. Tā satiksme nav tā kā domāt vecrīgai. Toreiz nebija tik daudz cilvēki. Un tie, kas brauc, tie brauc ar kuģiem, pirkt vergus un šaut. Es jau vairs nezinu. Bet labi, ka es nofilmēju to viesnīcu, pie kuras es moci noliku. Un labi, ka viņa bija tāda augsta. Es vairs nezinu, kur es esmu. Nav nejausmas. Man beidzas epitete. Es jūtos kā Super Nintendo emulators bez dvēseles. Es nemāku priecāties. Man priecāties ir klusums, miers un ēdiens. Es, protams, ārkārtīgi novērtēju šādu arhitektūru. Tā ir tā ielas, pa kuru es braucu. Tur ir ļoti skumji braukt. Es pat nezinu, kurā debesu puses virzienā ir mans motocikls. Tātad brokastīs 5 dienā man būs Inferno pizza. Es visdrīzāk apēst nevarēšu un žagošos. Šis ir kaut kas 11 eiro. Un viņu drafting challenge. Te garām es jau 3. reizi redzu brauc, man liekas, ka Lambo kaut kāds ar noraut izpultēju. Viņš visu laiku nenormāli rūcina, un viņam uz numura Get Rich gāja kaut kas tāds. Katrā pilsētā ir šie pamuļķi. Viss mērķis ir asās, viss ir asēs. Labi? Vispār nav asas, ufels. Ir asas ļoti šausmīgi. Bet tā mēs krājam atmiņas. Es paliku ar pīcu, un es viņu neapēdu. Nevis tāpēc, ka asā baigi būtu, bet izrādās. Tas picis tik pufīgs un liels, man negribas tik daudz. Es pie reizes paprasīju tai sievietei, apkalpošā personāla. Viņa man pateica, kur ir viesnīca, ko es meklēju. Šīdas Merkur Hotel. Un pie viņa ir mocis. Mocis ir atrasts. Tiešām tās pašas viesnīcas stūrs. Un picis kaste ir optimizēta, lai būtu iespējami tālāk transportēšana. Man iet visu kastu iekšā, bet tad es neko citu te vairs nevaru ielikt. Nav baigā jēga. Es brauktu otrais ar gidu kaut kādu. Un tad visādas pakalpojumus izmantot. Vienkārši vazāties, tā. Tu taču zini, ka Gdaņska ir vieta Polijā pie ūdens, pie jūras, Baltijas. Un es nevaru būt Gdaņskā un uz turien neatbraukt. Bet es skatījos, ir 2 vietas, kas ir vispār zināms pludmales populārs. Es nebraukšu uz pludmales, atvainojos. Es esmu latvietis, man pludmales pilnīgi un absolūti ir pietikušas. Es atbraucu uz šo. Ja pastās karteši, tas ir pats tur gals, tur pa kreisi vēl tāda sala, kas aiziet tālāk jūrā, bet tā ir 100 kilometru no šejienes. Es nevaru būt Gdaņskā un pateikt, ka es nebiju pie ūdens.
Forši nokļuva mājās, bet pulkstens tikai 8 vakarā. Vēl 2 stundas ar aliņiem un šo te. Un es sākšu brīvi runāt poliski. Skatījos, kā poļu meitenīte šausmīgi satraukusies dabūja 2. vietu 1500 metros. Kamēr es esmu šeit, es jūtu līdzi poļu meitenītēm. Kur tā poļu meitenīte? Baigi labi viņai sanāca. 15:09, esmu gatavs, jo 9 šeit beidzas bezmaksas stāvvieta. Vēsnīcā bija foršas brokastis, bet es neesmu baigies ēdājis no rīta. Es padzēru tēju un kaut kādu vienu mazu sūdiņu apēdu. Tas arī ir iemesls, kāpēc, kad sieva vienmēr bubina, ka vajag viesnīcu brokastīm. Es tā šeit piemaksāt par brokastīm bija 3 eiro. Bet viss uz Lietuvu. Un tagad 450 km. Vienkārši ciešanas un mokas. Es nobraucu 110 km, bet man beidzas benzīns. Nejāga apriebēs, visu laiku rīt kaut kādas sūdas. Gribās pusdienas, man vēl kaut kādi 200 km jābrauc. Un pulkstens ir 12:30. Es nesaprotu, kas ir tas. Es mēģināju notīrīt. Man neizskatās, ka tur būtu plaisa tik precīza. Jānopērk švamu un jānotīra. Varētu būt, ka izpūtais te ir ieplaisāts. Vai viņi nemēdz ieplaisāt? Es zinu, ka pat ja viņš ir ieplaisājis pilnīgi pie kājas, bet KFC, bet te ir rozeta. Kaut kāda maziņa sūdiņa, brapiņš mikro. Eļa ir līdz augšai. Nu, jūs nevarat redzēt, bet... Kas tad ir tas? Tāds, kas nesmērē. Kā vabols šitā pašķīdus. Tā būtu eļļa, tas sūds nebūtu sakaltis. Zini? Tu nevari eļļu sakaltēt, viņa smērēs jebkurā gadījumā. Kaut kas labs, un kā tāda svītra, bet viņa neiet apkārt, un viņu var notīrīt. Krīpī šits. 450 km, tagad ir gandrīz vai 5. Cik tas sanāk? Gan arī 7 stundas, bet man pa vidu nosprāga telefons, un es liku viņu powerbankai lādēt, un pats tikmēr spēlēju spēlītes. Un vēl es biju ēst, bet 450 km ir apmēram 7 stundas. Bet nebija baigi traki, tāpēc, ka es daudz pauzēju, pīpēju, stājos un tā. Vai kur man šodienas istabiņa viesnamā? Man ir balkons. Kaķītis striķītī piesiec pie krēsla, lai neaizlaižās. Šunīti, burkšīti. Šāds viesnams. Superīgi. Vieta saucās Kalvārija. Kaut kāds, laikam, mazs ciemats. Es eju vazāties un ēst. Paga. Es taču esmu viens satriecošs idiots. Jūs redzējāt to uzrakstu Kalvārija? Šajā video es katram tam ciematam pilsētā nav svarīgi. Es viņus visus saucu pa pilsētiņām. Es pielieku to ģerbonīti un nosaukumu. Un tikai tagad rediģējot, es sapratu, ka šī pilsētiņa Kalvārija, kurā es esmu paņēmis viesnīcu un iebraucis virzienā no Polijas, un, manuprāt, pilnīgi jauna pilsētiņa, ir pilnīgi tā pati pilsētiņa no otras puses, kurā es ēdu pelmeņus. Jā, šī video 10. minūtē es šajā Kalvārijā jau biju no otras puses. Un tikai šodien, 2 dienas pēc ceļojuma, rediģējot video, es saprotu, ka tā ir tā pati pilsēta. Man ar to topogrāfisko idiotismu un vietvārdiem ir tiešām tik slikti. Maza pilsētiņa, 50 mājas, un es nezinu, ka es pirms 3 dienām tur esmu bijis. Ģimnāzija.
Es pirms tam apskatījos, ar ko viņš ir slavens. Ne ar ko. Ideāli, man nekur nav jāiet, nekas jāskatās. Bezliekas figņas. Bet, kas ir interesanti? Kalvārijas bokso klubas. Šī noteikti kādreiz ir bijusi kaut kāda muiža, un šis ir viņas tā kā dārs. Iki, Maksima. Varbūt autobusu stacija. Visdrīzāk kaut kāds kultūras centrs. Šausmīgi simpātiski pilsētiņi. Man šitāds ritīgi patīk. Un skaties bērni. Un, piemēram, ķiveres skeito. Tas ir vienīgais, ko es atradu, kur te var paēst. Es šito mazpilsētās biju redzējis. Viņi tā kā visi pilnīgi ciet. Ķipa, nu jā, mēs esam līdz 8, bet nē, mēs esam līdz 3 patiesībā. Es sēžu rīt un domāju. Ja ir daudz apgriezieni, vajag ieslēgt nākošo pārmetumu. Rekur, tas ir tas balkons, uz kura es varu tusēt. Tas ir mans istabas balkons. Ir gāzes visu nakti, un viņš plāno šito darīt. Un pēc prognozēm šeit vismaz viņš to darīs līdz 1 dienā. Nav variantu, man būs jābrauc pa lietu. Labi, ka šī ir pēdējā diena, bet daži saka, nevar jau ceļot, ja tev nekad nav lietus. Man izrādās ir šitādi te lietus aizsaka, pasties kā motorskūta. Bet jā, perspektīva bānis 350 km šodien. Par šitādu laiku, reiz izmantoju lietus aizsardziņu uz bāņa. Ja es kārtīgi savilku, es zinu, ko es daru. Norāva nafig nost. Kaut kur Lietuvā uz šoseis viņš ir 300 km vēl uz šito ārprātu. 200 km līdz Rīgai. Skerdikai! Viss ir tik tālu salīs, ka man ir pilnīgi vienalga, kas notiek. Tās džinsis. Tas ir slapš. Zābaki, viņi ir pilnīgi pilni ar ūdeni. Man līdz potītēm pilns ar ūdeni ir. Es varu kaut ko panākt, lai tā kā ārā? Laikam nē. Es ceru, ka es viņus nesacūkošu. Jā, bet 200 km. Labā ziņa. Vairs nav vajadzīga navigācija. Ir zīmes uz Rīgu. Es pēc viņām vados, jo navigāciju es neredzu. Man telefons izslēdzās, jo tie pilieni viņš reģistrē kā pieskāriens. Viņi kaut ko saspaidīja. Es ieliku telefonu maisiņā, kurš uzreiz aizsvīda. Nav risinājumu normāli. Es neesmu gatavs lietumu. Kas šobrīd patiesi rūp? Sienas salīs. Virši. Ielēju benzīnu tā kā degvielu, nopirku kaut kādu maziņu mocikam, viss labi, drausmīgi netīrs. Gribējās aiziet uz toliti, pamazam. Un vien brīdi likās, moška vienkārši brauc uz moču un lai liels starpības jau vairs nebūs. Es šausmīgi sāku nosalt kādu 10 km pirms Latvijas tikai. Un iebraucot Latvijā, šeit ir apmācies, bet te nav līs. Vai ir līs. Peļķis ir, bet asfalts lielais ir sauss. Vispār eleganti. Vienkārši es skriešu mājās, uzreiz karstu vannu. Man saka, ka ir līdz Bauskai kaut kādi 26, 30 km un līdz Rīgai 80 kaut kas tur, bet es jau nedzīvoju Rīgā. Es jau esmu no laukiem. Un varētu būt bišķi mazāk jābrauc. Kas man šausmīgi patīk Latvijā, un gan jau, ka jums arī, kad tu iebrauc Latvijā, vienalga, lai kas notiktu, jau var sazvanīt draugus paziņas, var ar taksi aizbraukt mājās. Tas var sanākt dārgāk vai kaut kas, jebkas, kas tagad varētu notikt, es pats varu atrisināt. Man nevajag nekādas tur apdrošināšanas, evakartas vai kaut kas. Es zvanu čoviem, es zvanu radiem, viss ir vienkārši atrisināms.